Šis ir jaunais Audi Q6 e-tron. Pa gabalu tas izskatās tāpat kā visi Audi e-tron crossoveri. Tāds maķenī dusmīgs, redēla priekšā, kas nemaz nav redēla, ļoti sarežģītas lampas un pēc skatu tāds solīds monumentāls automobīls. Taču Audi apgalvo, ka Q6 e-tron faktiski ir jauns standarts un jauns sākums. Tad noskaidrosim, kāpēc viņi tā saka. No Q6 prezentācijas jau zinām, ka tas ir pirmais Audi uz jaunās platformas, ko sauc par PPE. Tā ir gudrāks baterijas menedžments un pilnībā jauna operētāja sistēma. Tās redzamā daļa ir jaunie LED lukturi, kas savā nodabā klusi mirgo. Bet visu melno darbu jau padara šīs lampas apakšā, jo te ir īstie matrices tuvās un tālās gaismas lukturi. Aizmugurē parasto LED moduļu vietā ir organiskās gaismas diodes jeb OLED. Un līdz ar to tas paver plašākas iespējas, kā konfigurēt gaismas atdevi. Un jā, šie mazie segmenti visu laiku savā starpā kustās. Tikpat spilgts jaunums toreiz bija Q6 e-tron priekšējais panelis ar visu, kas tajā iekšā. Jaunā Q6 e-tron prezentācijas brīdī viss šis interjers bija kaut kas jauns un pilnībā unikāls. Tagad jau jūs zināt, ka tāda pati iekšana ļoti līdzīga stūra un pat trešais ekrāns par papildus piemaksu ir pieejams arī citiem jaunajiem Audi, piemēram, Audi A5. Dažas inovācijas iespējams aptvert tikai braucot. Un jaunais paplašinātās realitātes head-up displejs ir ļoti interesants. Protams, ka tas rāda visādas bultas un animētas zīmes un tā tālāk. Un patiesībā tas nemaz netraucē, jo tiešām tās zīmes parādās īstajā brīdī un īstajā vietā. Bet, protams, ir smieklīgi, ka, piemēram, palielinot ātrumu, spidometra burti kļūst lielāki. Tā kā lai brīdinātu, ka lielais ātrums nāk! Savukārt auto hold funkcijas darbības principu un jaunā mērskalu paneļa zonu vadību no stūres Audi vispār šķiet noskatījis kur citur. Pabraucot pat neilgu brīdi, tomēr var just, ka Q6 e-tron ir būvēts uz jaunas platformas un tas ir jaunākas paudzes modelis nekā Q4 un Q8. Taustāmākais iegūms no jaunās platformas ir vadāmība un veikli nomaskētais elektromobīļu svars. Protams, 390 zirgspēki. Tās arī ir patīkami. Jā, tā nav standarta Audi šim modelim, bet ir labi. Agrāk pat 400 km vasarā un 200 km ziemā premium elektromobīļiem skaitījās laba sniedzamība. Šodien viņi visi iet 500 un 600 km un tos 400 droši vien nobrauc ziemā. Tātad nākamais uzdevums ir pēc iespējas ātra lādēšana. Baterijas saudzēšanas nolūkā ar superjaudīgiem lādētājiem aizrauties neiesaka neviens ražotājs. Bet, ja dikti vajag... Šim nolūkam Audi mums ir izsniedz Q6 e-tron ar pavisam tukšu bateriju, palikuši 19%, 68 km. Lai īstenotu misiju, nepieciešams Ionity lādētājs ar 350 kW jaudu un daudz maz silta Audi baterija. Te ir labs piemērs, kāpēc e-tronā dažreiz varbūt ir labāk lietot oriģinālo navigāciju, nevis, piemēram, Waze, tāpēc, ka oriģinālā navigācija rāda, cik daudz baterijas mums būs palicis sasniedzot galamērķi. Piemēram, šobrīd mums joprojām ir 18%, bet tad, kad būsim tikuši līdz Ionity lādētājiem, tad būs palikuši vairs tikai 12%. Lietojot Audi navigāciju var izmēģināt spocīgo efektu, kad balss vadība runā tieši galvā. Galvasbalstā iestrādātās skandas nākamo orientīru paziņo tikai vadītājam. Kad esam galā, pēc nelielas pierunāšanas, Ionity savienojas ar e-tronu un wow! Pašā sākumā e-trons ņēma no Ionity staba 270 kW. Tas ir pat vairāk nekā Audi sola. Arī turpmākajās minūtēs uzlādes jauda nenokrītas zem 250 kW. Reku dators rāda, ka pēc pusstundas baterija būs pilna. Tomēr ārā nav gluži vasara, un uzlādes prognoze ar laiku tiek koriģēta. Tā ir pagājušās minūtes 10 varbūt, un mums ir laba un slikta ziņa. Labā ziņa ir tāda, ka mēs jau varam nobraukt 220 km. Netik labā ziņa, kā lādēšanas jauda, protams, krītās, un tagad tā ir apmēram 185 kW. Un baterija mums ir uzpildīta par 53%. Paskatīsimies, kas notiks tālāk. Ko es nebiju sapratis un pamanījis, te priekšā panelī ir tāda zaļa strīpa, kura rāda, ka mēs lādējam bateriju. Bet izrādās tā strīpa tak iet uz priekšu sākumā
Viņi bija kaut kur te, un tagad jau ir aizgājuši tur līdz tai paneļa malai. Tas nozīmē, ka tad, kad baterija būs pilna, tad būs full green. Tomēr pat PPE platformas galvenajai baterijai ir savas iespēju robežas. Izskatās, ka pēdējie 20% nāks tikpat ilgi, cik atnāca pirmie 80%. No slaveno robežšķirtni 80%, līdz kuriem parasti iesaka lādēt pie ātrā lādētāja, mēs sasniedzām apmēram 22 minūtēs. Mēs jau varam nobraukt 350 km, līdz pilnai uzlādei tagad mums jāgaida minūtes 15, tās beigas būs visgarākās, jo arī uzlādes jauda ir vairāk nekā 2 reizes mazāk nekā pašā sākumā, jau zem 100 kW. Ir 2 varianti, vai tad raujam štepseli ārā un braucam ar tik, cik ir, vai tagad gan būs jāiet pēc tās kafijas. Mēs izvēlējāmies pirmo variantu, jo gribam braukt, nevis ēst vai dzert. Patiesībā Q6 e-tron ir vistuvāk tai automašīnai, kas spēj pārliecināt rūdītu degvielas crossover lietotāju, tomēr padomāt, ka varbūt viņa nākamais automobils varētu būt elektrisks. Audi Q6 e-tron pircējiem gan vajadzēs dziļas kabatas. Sākuma cena gan ir starp 72 un 80 tūkstošiem eiro, taču testa auto neatvairām zilajā krāsā kopā maksājas 116 tūkstošus. Ja jūs domājat, ka tas ir tikai viens cipars starp Q4 un Q8 e-tronu, nē, tik vienkārši tā lieta nav, tāpēc, ka pagaidām šis ir vismodernākais no visiem līdz šim tapušajiem e-troniem.